19. māja rītā uz Brīvības ielas parādījās velojosla 50 metru gara. Izrādās nelikumīga. Portāls iauto.lv piedāvā. Vakarā jau sākās diezgan raita šīs nesankcionētās velojoslas demontāža. Ieradās vairākas pašvaldības policijas ekipāžas, valsts policijas ekipāžas, pat pašvaldības policijas priekšnieki. Tik nopietni policijas spēki tika iesaistīti, jo bija ieradušies diezgan daudz velobraucēju, kuri gribēja nepieļaut šīs nesankcionētā krāsojuma noņemšanu. Kā mēs redzam, tiek izvietoti velosipēdi. Notika arī asāks sarunas starp velobraucējiem un pašvaldības policiju. Lūk, piemēram. Cik Ušakovs var solīt veloceliņus un necēl? Cilvēks jau nevis. Viņi nav saskaņota, tagad viņi šeit nav. Darbinieki, kuri viņu tagad tā kā svāc nost, viņi dara to pilnīgi pamatoti. Viņiem nav saskaņojumi, viņi to dara nelikumīgi. Cienītie, jums tagad ir pateikts, ka jūsu šāda veida rīcība traucē iestādes darbu vērtējumu kā sīkais huligānisms. Respektīvi, lūdzu novāciet. Jūs jāsaka, ka jūs izpildīt pienākumus, jā? Mums ir izdotas policijas darbinieki rīkojums novākt. Es jums tagad to rīkojumu izsaku mūsu vārdos. Novāciet prioritātes. Tas ir mans rīkojums. Mans rīkojums būs atstās tikai tad, kad augstāk amatpārstāvs. Braucējs būs aizturēts par nepakļaušanu policijas darbiniekiem. Uzkrāsoja velojoslas pēc 4 gadu solīšanas, un tagad kaut kādi nelieši nelikumīgi mēģina viņus novākt. Neļausim nelikumīgi kuldarbus veikt. Pilnīgi bez nekāda saskaņojuma veikt kuldarbus. Ja mēs te stāvam, viņi nedrīkst mums apdraudēt ar šito putekļu mašīnu. Cik ekipāžas šeit? Uzsētā, kas notiek, viss šeit? Viss šeit, un septiņas mašīnas ir atlēs Vācu velobraucējiem. Pēcienība atbrauc. Kur jūs redzējāt to rīkojumu? Mēs taisam, vai jūs taisam, mani patiesībā sakot. Man ir sajūta, ka jūs taisam. Parādīja mums rīkojumu. Kur ir rīkojums šo procesu? Tas nav skaidrs.